raidījums Drapins. Mans sarunbiedrs, Rīgas 3. ģimnāzijas 26 gadu ilgs direktors Andris Priekuls, pirms tam bijis valsts sekretārs Izglītības un zinātnes ministrijā. Es ticu, ka pēc nākošajām Saeimas vēlēšanām būs Izglītības un zinātnes ministrs. Savu pieredzi un zināšanas ieguldījis ne tikai vienā skolā, ko ir pataisījis pa pērli, bet visā Latvijas izglītības sistēmā. Izglītības un zinātnes ministram ir ne tikai šī viena joma izglītība, bet ir arī tā otra kāja, un tā saucās zinātne. Andri, ja tu tiec pie izglītības un zinātnes ministru, iedomājies šī gada novembrī, un tu esi atbildīgs par zinātni, tavi soļi. Pirmkārt, pieaudzēt budžetu līdz 2% no 0,92. Mēs, diemžēl, Eiropā esam, un inovācijas arī tādā rangā, līdz ar to zināšanu pārnes uz ekonomiku, esam pašā apakšā. Es domāju, mums ir jāmaina tā vieta. Bet kāpēc ir jāmaina? Ļoti svarīgi ir zinātnē strādāt kopā ar uzņēmumiem un valsts pārvaldei saprast, ka šis mehānisms audzē jauno ekonomiku. Un jaunā ekonomika ir uz augsts pievienotās vērtības produktiem, nevis primārā ekonomika. Līdz ar to zinātne ir ļoti, ļoti svarīga. Un zinātne ir ļoti svarīga arī sabiedrībā kopumā. Ir ļoti svarīgi, ka zinātne ir tāds nemiera gars, meklētāja gars, kas nekad nebūs pašapmierināts un meklēs jaunus ceļus un veidus, kā mēs varam būt labāki. Bet tomēr mums dažreiz ir tāda sajūta, ka zinām daļa no valsts pētījumiem ir ļoti apšaubām, un pat ideja bieži vien ir apšaubām. Tā vietā, lai mēs nodarbotos ar, es teiktu, lielajām zinātnēm, biofarmācija, es atvainojos, protams, tas, kas man liekas tuvāks, vai fiziku, cietvielu fizika, viss, kas Latvijā ir lepnums un gods, mēs dažreiz vienkārši aptaujājam par pilnīgi neskarīgām tēmām. Kas tur notiek? Es domāju, ka prioritāri tomēr ir jāsaliek prioritātes. Man liekas, neko nevar, humanitārās zināšanas arī ir svarīgas. Un arī latviešu valoda, teiksim, kā valodas vieta, nostiprināšana, attīstība. Ja? Bet eksaktām šobrīd būtu jāpieliek vairāk, jo tā ir jaunā ekonomika, kas dod augstākās pievienotās vērtības produktus. Un tā ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs būtu turīgāki. Ja nebūs turīgi, kā akademiķis Strasdiņš sacīja, viņš gribētu Latvijai, viņam patika vienā brīdī, kad viņš vērtēja, viņš gribētos, ka Latvija būtu bišķi turīgāka. Man arī tā gribētos. Es tev pateicos par stāstiem, bet mūsu skatītājiem es novēlu vēlēšanās paņemt ZZS sarakstu un nobalsot par Andru Priekuli kā par nākamo izglītības ministru.